Paklau, Jāni, kas tas tāds ir, tas rebounds vai unbounds? Kā viņš saucās? Kas tas ir? Es tev varu pateikt, kaut kur pasaulē brauks unboundu, kaut kur brauks reboundu, mēs brauksim baudu. Cik kilometru garumā būs tā bauda ar šiem te skaistiem gravel velospēdiem? Tur pēc izvēles minimums 25, tad vēl 50 un 75. Tie, kas ir pieteikušies, jau kaut kādi 60% brauks 75, tā kā baigi feini. Bet forši, ka arī brauks 25 kilometrīgo. Tā kā viss notiek. Cik es saprotu, tur katrs izvēlās savu distanci, bet brauc visi nav maršruti, ar domu maršruti ir, bet nav nekāds tur, kā saka, ieskaits laiks un visi katrs brauc prieku pēc. Jā, absolūti, un tikai par prieku rītdienas pasākums ir nekāda skriešana. Protams, kas grib skrien, rezultāta nav, bet beigās fun party, būs alus, būs meitenes, jo arī ir pieteikušās uz gravelīti, būs loterija, visādas labas mantas ielikšu vēl vēlāk Facebook kontos, tur varēs redzēt. Nu, ko es gribētu pateikt? Aizer muti un brauc! Tiekamies rīt, starts cikos? 9 sākam šeit no Juglas Veloprofa, var savākties ātrāk, atcerieties palūrēt Facebook kontos un aizpildīt to drošības anketu. Nu, jau beigās mēs izdomājam cilvēku daudz, būs tiešām vairāk kā 100, līdz ar to paši atbildiet par to, kā jūs uzvedīsieties satiksmē un tā tālāk. Tā kā palūriet mūsu Facebook kontā, tur ir smuki ielikts, kas jāizdara un rītdien maucam. Linkus es visu salikšu, bet ko es arī gribēju teikt, ir tas, ka šis pasākums ir tiešām episks, jo mēs visa pasaule vienlaicīgi brauksim, pasaules brauciens, visi vienlaicīgi brauks šo pasākumu. Līdz ar to šī kopības sajūta, beidzot mēs esam velo, visi pēdisti, united in the world. United in gravel. Tā, un šitādu ričuku jābrauc, jā? Tas ir gravel velospēds, ieteicams ar zvaniņu. Tā, zvaniņš skan, tātad vajag lielākas riepas, ieteicams locītu stūri un pedāļus pēc izvēles nav obligāti šādus, bet var arī ar šādiem braukt. Nu, kaut kā tā. Un tiekamies rīt visi, kur Jāni? Tā, pagaidi, tagad es iedošu tev. Un vēl svarīga lieta, ka trase nav marķēta. Tāpēc paņemiet savus datoriņus, salādējiet GPX failus iekšā, un tad jau nepazudīsiet. Ja pazudīsiet, vienā pusē jūrā, otra Lietuva, te jau nekur nevar apmaldīties. Tiekamies visi rīt šajā fantastiskajā pasākumā. Es teiktu, ka te būs noteikti vairāk kā 100. Es teiktu, visi 150, varbūt pat 200 braucēji. Tiekamies rīt. Kā mēs sakām, te ir 1000. Ideāli, tiekās.